Šitais raksta? 3, 2, 1, 10. decembris 2024. gads. Mums ir liela diena. Šodien šo te spektru brauks filmēt. Tam. Pasaules slavenais, Latvijas visslavenākais Pauls Timrots. Šodien mēs esam ieradušies jau mūsu lokācijā. Ir mīnus daži grādi. Cerams, ka laika gaitā arī ieradīsies arī pats Timrots ar savu filmēšanas komandu. Tā kā ātruma cilts. Ātrums. Un tad sveicināts. Helmuts. Oskars. Helmuts. Mikrofons pat ir pašam savs. Jā, kur ir vēl viens operators mums šodien. Čau, tu esi? Kristīna. Es Helmuts, jā. Bet tā pa dzīvu mašīnas pielietojumu blakām pasēžam. Mums šeit redzēs kā citu. Būtībā jā, es skatos tos jūsu raidījumus. Formulārī taisam. Brauc. Ja jūs sakat kopmēt. Jā, viss ir pareizi. Tālāk ir jāpārņem kaut kur rokas, bet tas nav viegli. Jā, liec to kāju priekšā. Bet viņam pat ir atskaties, skatos. Jā, satiksmē ir pilnīgi legāls. Šito ar pat varbūt pazīstat. Tahogrāfs arī viņam jābūt līdzi, kā jau autobusam. Jā, pēc visiem noteikumiem ir arī tam jābūt. Ko? Ļoti laba darba diena. Kas šodien ir? Otrdiena. Un tad daudz cilvēku ir ierastījās savās darba dienās pie saviem ofisiem. Mēs varam darīt šādas lietas. Tas tā kā rada tādu foršu dzīves garšu. Jūs traucēs, vai ne? Par laimi, nē. Ja būtu tas oriģinālais dzinējs, tad būtu jāuztraucās. Tagad, kad ir Mercedes dzinējs un ātrumkārba, tad tas uztraukums tāds stipri mazāks. Visādi citādi filmēšanas komanda zina, ko dara. Viņi zina, ko viņi vēlās, un tad jau man jau tikai ir jāklausās un jāļaujās. Razu. Starta brīdī. Tādas čalības mīl mežā, teltī, cilvēks aizvis ar darbs ar pulksu un laivām. Kur tev tas šitas ir kanjona aizvietotājs? Tas ir bezvadu. Bezvadu dzinējs un Šo te visu maigo pārēju, visu spēks, kas griež šitos milzīgos riskus. jā, ir tur mazliet hidrolika palīdz. Kā iet? Ļoti labi. Bijām izbraukt ledus testu. Izbraucām ar ledu. Izbrauc ledus gājējs. Visur gājējs, ledus gājējs. Paulam patīk? Jā, diezgan priecīgs pasturēt. Tikai jau tāda īsa izklaide, tad jau gazīgs ir foršs. Tā visu kaut kādā stundu, pusstundu jābrauc visu dienu no punktā līdz punktam B, tad drošinātāji varbūt sāks vilkt, bet tā jau kā tāda liela rotaļlieta. Viena kamera, vēl viena kamera. Nopietni. Pareizais, ieslēgt, izslēgt, ieslēgt. Acīs varētu būt vēl viens, vai aizmuguri atveram kaut kas kāds. Tur vienā paredzēts nav. Man nav paredzēts, jā, tā prasīties. Tas mainījās līdz es sapratu, ka Tu esi bijis baigos meklējumos, nebūs varianti, jā. Varētu apšķēt 360 paudu. Es skatos, tu smaidi. Jā, man ļoti patīk. Man patīk šitās dienas. Tad ir kaut kāda jēga, kaut kāds temats. Tad ir ļoti paši. Patīkami, dvēseli ir priecīga. Vienmēr tā filmēšanās būtu tāda, ka kaut kas ir jāsfilmē, tāpēc, ka ir jāsfilmē, vai tad jau es nedomāju, vai būtu kas priekš. Un šitā ir, šodien ir temats mans autobus. Nevis es, bet autobus. Jūties apvižots vai nē? Jā, mazliet ir tāda greizsirdība. Būtībā jau stāsts nav tik daudz par to autobusu kā dzelzgabalu. Stāsts ir par to, ko mēs darām ar šo autobusu, ar to palīdzību, to dzīves stilu un tam līdzīgi. Kāpēc mēs sekojam kaut kādam džipam?
Tur tagad iekšā atrodās Pauls Nimrods ar filmēšanas komandu. Un tagad viņi ir izdomājuši, kur mums vajag to pareizo lokāciju. Tur filmēšanai kadrus uztaisīt. Vienkārši taisi brauc no Sarnats. Mēs tīkamies šeit, printiņā visu. Viņš komt. Vajag mums šeit redzēt. Jā, tad mēs braucam tagad cauri. Var lēnām piebraukt paskatīt, nu, tu čeko. Bet mēs baigi esam laiduši. Nezinu, vai tas viss ir no mums. Ko tu šodien darīji? Kas tu bija tavs darba uzdevums? Tā es tur ledu metu peļķē. Te viens numuru meklēja, kas šitais ir. Izskatās pēc kaut kāda nelatvijas numura. Tatarā! Šitas tavu čoma numurs? Arjā! Nu, labi. Šaus var sākties. Aizskalēja GoPro. Maz problēma. Zini, kas laikam bija timelaps. Viņa var vēlreiz izbraukt, jo Kristīna bija tieši kadrā aizmugurē. Tieši kadrā. Jā, nu, forša diena, forša pieredze kino pasaulē. Ļoti interesanti būs skatīties, kāds būs šo Oskara režisora tas gala rezultāts. Jā, salīdzināt to dienu, kas ir piedzīvot, un kāds būs tas materiāls. Tas vienmēr priekš manis ir tāds, nu, tā maģija, kas tur beigās sanāks. Jā, vispār jau diena, nu, gaziks nepievīla. Laika gazikam. Nu, foršs stāsts ir par labām emocijām, labiem piedzīvojumiem. Šodien tas bija kopā ar filmētājiem un tam līdzīgi mēs te jautri pozitīvi pavadījām laiku, bet tā arī tieši tāpēc mēs dodamies arī vairākas dienas. Un nav stāsts par izdzīvošanu, tur par varoņu tēlošanu, kaut ko tam līdzīgi, bet tā kā tādā labsajūtā, kaifā. Laižam tālāk. Tiešām svaigi. Drusku nebiju gatavs, klausies.